Nu, labdien vēl vienreiz. Un kā gan nerunāt par veselību, ja ar jums runā Anita Virsmāte? Ko es dabūju zināt? Ziniet, kāda liela kontrabanda no Krievijas nāk? Medikaments, ko sauc par Viagru. Un tad nevajag brīnīties, kur vecuma grupa ir tie, kas šobrīd mirst arī slimnīcās. Tie starp 50 un 60 un vairāk. Viagra vispār bija domāta sirds veselībai. Un tad viņi izdomāja pavisam kaut kur citur, kas var maksāt arī jaunu vīriešu nāvi. Nu, tas pat kā ar uzpirkstīt, jā. Uzpirkstīt arī palīdz sirdī labāk, bet pārkāpjot devu, tas kļūst par nāvējošu medikamentu. Atceramies Agatu Kristī, vai ne? Nu, es ceru, ka lielākā daļa ir lasījusi Agatu Kristī, jo tas ir ārkārtīgi interesanti. Un to interesanti jau tai dzīvē arī vajag, lai jums būtu tas prieks un lai jums būtu arī tās zināšanas. Nu tad, ja nekā citu nav ko dariet, palasiet Agatu Kristī. Brīnišķīgi, nu labi, var jau televīzijā skatīties Midsomeras slepkavības. Tur arī rāda to cilvēku dabu. Tādi jau tie cilvēki ir. Bet mēs varam izvirzīt sev mērķi, kļūt par labākiem cilvēkiem. Ne par ideāliem, jo ideāli cilvēku nav. Bet par cilvēkiem, empātiskiem, labestīgiem, mīlošiem mēs varam kļūt. Vēl nav par vēlu. Cieniet savu ķermeni, mīliet savu ķermeni tāds, kāds viņš ir. Nemēģiniet viņu pārveidot. Ēdiet veselīgi, svētkos nepārēsties, bet būt visiem kopā, kas ir ļoti svarīgi. Un māciet bērnus mācīties, iegūt zināšanas, jo tas ir pieaugušo uzdevums. Jo vienīgais, ko mums nevar atņemt, tās ir zināšanas. Pārējo mums visu var atņemt, bet to, ko mēs zinām, to neviens. Un vecai paaudzei savas zināšanas, kuras ir vērts nodot, lūdzu, runājiet ar mazbērniem, lasiet grāmatas kopā ar mazbērniem. Kam ir pieejama muzeja, lūdzu, Rīgā dabas muzejs, tur ir ko redzēt, un ne tikai. Priekš kam tad viņi ir domāti? Ne jau, lai virsū skatītos, bet lai aiziet un parādīt pēcnācējiem. Un tad nebūs jāstaigā, jārunā internetā, ka mums jau te nekā nav. Mums viss ir, ko mums vajag. Galvenais, ka mēs esam viens otram. Atā.